Un jau kuru reizi šogad ierodamies objektā Daugavpils medumi, vienā no nopietnākajiem, es domāju, firmai Binders pašā nopietnākajā un apjomīgākajā objektā. Es neesmu īsti tā skatījies, bet mani aizdomas, ka tik pa visu Latviju nav lielākais. Ja kādam ir kaut kas vēl lielāks, lai atvaino man lūdzu. Jabrasēna kungs, šitai objektā cik tālu esam tikuši? Darbi notiek visu posma garumā, strādājam 9 posmus, kustabu regulējam ar luksoforu palīdzību. Uz dotu brīdi ir pabeigti posmi, kur projektam bija paredzēta atkudrošanas darbi. Tas ir apjoms 140 000 kubi. Strādājam pārējos posmus, kur notiek ierakuma uzbarama darbi. Tas ir ap 150 000 kubiem. Paralēli sākam asfaltēšanas darbus. Tas ir aptuveni kopējais apjoms ir 50 000 tonnas. Darbi plānojam pabeigt 2017. gada novembrī. Tas ir jau nodot objektu? Jā, tieši tā. Iedomājies, februāra mēnesī mēs vēl te redzējām atkūdošanas darbus, kur 7–8 metru dziļi ierakumi bija. Es pat atļāvos vienā no mūsu... Arī vairāk bija līdz 10 metriem atkūdošanas dziļums. Katrā gadījumā tie skati, kas vēl šeit pavasarī bija, man vairāk atgādināja tādu komjaunatnes triecienu celt kaut kādu Baikālu Ambūras maģistrāli. Jā, tā izskatās, mēs nopietni pastrādājam, bija ieguldīts daudz spēks, jā, bija daudz tehnikas, tāpēc ir rezultāts redzams. Cik garš objekts ir un kas ir galvenais uzdevums šī ceļu posmā? Kopējais posma garums ir 12,8 km. Galvenais uzdevums, projekta uzdevums nomainīt pilna seguma konstrukciju. Praktiski visus šos 12 km mēs noriekam līdz slānim, kur vairs nav nekas cits kā smilt, un būvējam to ceļu praktiski no jauna, un arī izlīdzinot, jo es skatos, ka rokamies arī kalna galos iekšā, līdz ar to garant profils arī būs. Tieši tā, pilnīgi pareizi, visi posma garumā izlīdzinājis profils, ceļš būs līdziens, pārskatāms un labs. Tātad dotajā brīdī es esmu pamanījis, šutur vēl bija atkūdrošana, kaut kur vēl ierakums, kaut kur jau uzbērums, šutur vēl frēzē un kaut kur jau sāk likt asfaltu. Tā kā faktiski visas cikla fāzes šobrīd, ja kādam studentiem var parādīt, kā pilns cikls, kā būvēt ceļu, tad var atvest uz tejiem, tad viss var no viena gala līdz otram redzēt. Pilnīgi jā, tas ir ceļu būvniecība pilns komplekss, kur jebkurš students var atbraukt un redzēt, kā notiek ceļu būvniecības no A līdz Z. Domāju, ka vēl līdz novembra mēnesim, kad šis posms tiks nodots eksploatācijā, mēs te ieradīsimies nereizi vien, lai paskatītos, kā sokās, kā darbi veicās. Savu pirmo pavasari zaļā rotā sagaida Ogrē jaunais, pilnīgi atjaunotais Malkalnes prospekts. Bet ceļbūves firma Binders jau ir nākamā objektā, un arī šeit, kā saka, darbi notiek visplašākajā spektrā, sākot no asfalta likšanas un pat vēl ar ierakumu rakšanu un bēršanu. Jā, pašreiz objektā esam jau sākuši asfaltēšanas darbus. Tas ir no objekta gala, kas ir Ogres gala zīme. Esam uzsākuši asfaltēšanas darbus un nākam straujā tempā uz Ogres centra pusi. Cik ilgā laikā šis objekts ir jānodod, jo šis gals, ko mēs, kā teiksim, sākuma posmā, kur šobrīd atrodamies, izskatās jau pēc pamatīgiem zemes darbiem? Jā, pašreiz tā izskatās, bet tas jau ir beigu fāze objektam. Objekta nodošana mums ir 31. jūlijā, attiecīgi pēc līguma. Bet mēs domājam, ka mēs iespējams pabeigsim objektu ātrāk. Vai šeit arī tā kā Malkalnes prospektā bija pilnībā rakās līdz pašiem dziļumiem un vēl trubas mainīja, jeb te viņš vienkārši? Jā, tieši tāpatās mums bija pilnā konstrukcija ceļa segumam, kā arī komunikācija pārbūve. Tas nozīmē, ka mēs nomainījām ūdensvadus, izbūvējām lietus kolektoru, kā arī sakaru kanalizācija tika nomainīta. Un visam pa visu kvalitatīvais Bindera asfalts. Tieši tā, protams.